Kas ir dārgākais visā tajā procesā vispār trenēt un taisīt savu valodu modeli? 56 eiro stundā. Tajā projektā mums bija 2 miljoni stundu. Ko tev tas dod? Tas benchmarks ir sūds vienkārši. Man liekas, ka mēs darām visu labāk, bet varbūt viņiem arī tā liekas. Tu atceries, kā kalkulators strādā? Kaut kas strādā, pogu tur spiežās. Kaut kas notiek, kā to, teiksim, stimulēt, lai viņš būtu uzmanīgāks. Burkāns un pātag, ne? Jā. Mākslīgais intelekts ir tāds black box, kas tur iekšā noteikti to īsti neviens nezin, kā ir jums. Kāds viņam pajautāja, kāpēc tas tāds loks? Atbildēja, ka viņš nav loks. Kas? Nu, bet klausies! Sarunā kopā ar Kristapu Cīruli un Igoru Uhaņu Toms Bergmanis, valodu tehnoloģiju pētnieks uzņēmumā Tilde un viens no cilvēkiem, kas palīdz mākslīgajam intelektam saprast latviešu valodu. Par mākslīgo intelektu, valodām, Eiropas tehnoloģiju nākotni un to, kāpēc mazām valodām digitālajā laikmetā nav jākļūst par statistiku. Nu, bet klausies Latvija! Tu varbūt divos vārdos var pastāstīt sākt to, kas tu esi, ko dari, un iedot tādu mazu kontekstu klausītājiem, lai viņi tā kā saprot. Jā, es esmu Toms Bergmanis, strādāju Tildē. Pēdējos 2 gadus vadu mūsu LLMing centienus. Kas tas ir? Lielo valodas modeļu viss. Tātad. Tad jau kaut kādu pusotru gadu būvējām, ne tikai izmantojam citu risinājumus, bet arī būvējam to savējo. Ideja, kāpēc būvēt savējo, bija nāca no tādas pieredzes, ka mēs tur kā tāds valodu tehnoloģiju uzņēmums, kam 90. tas slogans bija latviskot pasauli, bet tie valodas modeļi veik slikti kaut kāds pāris gadus apakaļ runāja latviešu valodā. Tā bija taisnība, tāds apgalvojums būtu bijis taisnība gan par OpenAI tajā brīdī, gan par visu, kas bija mazāks par to. Un attiecīgi, ja tie mazāk, ja viņi nebaudāmāk. Tagad tā īsti nav līdz galam taisnība par lieliem modeļiem, jo viņi tādus ļoti tīklas kļūdas jau saka mazāk, daudz. Bet tie, kas savukārt ir kaut kādā kompaktie modeļi, tie joprojām diezgan brīvi ir visādām vārdu dzimtajiem saskaņojumiem, līdzskaņamijām, izteicieniem, kas vispār latviešu valodā nav rīkojies. Un tas droši nav specifiski tikai latviešu valodai, bet arī visām tām mazajām valodām, kas tajā datu apmācības datu sadalījumā ir kaut kādā trešajā vai ceturtajā plānā. Jau sākumā ir angļu valoda, tad ir kaut kādas lielās ANO valodas, kurām ir daudz datu, tad ir Āzijas valoda, kurām arī ir daudz datu, vienkārši mums kā Eiropiešiem mazāk interesē, bet amerikāņiem varbūt noteikti vairāk. Tad tās, tur latviešu, igauņu un tādas valodas ļoti margināli pārstāvjas. Un tad mēs bija tāda iespēja uztaisīt, uzrakstīt ieteikumu, taisīt pašiem savu modeli. Eiro tikko laikam taisa visādas sacensības, lai veicinātu to mūsu Eiropas modeļu konkurētspēju un kaut kādu liederību. Un mēs uzrakstījām ieteikumu par to, ka varētu uztaisīt tā, lai šis tik ļoti nesūkā. Tas mūsu biznesa lietojums tam ir, ka tas mūsu mašīnu tulkošanas sistēmas, ko mēs kādu laiku jau taisījām, kādu laiku jau apakaļ sāka morāli novecot, visu kaut ko nevarot izdarīt, tad ir visādi pakalpojumi, ko mūsu klienti gribētu. Pārstāvjiem saistīti ar to, ka mēs nevis tā kā OpenAI kaut ko liekam mākonī un darbinam, bet kad kaut kādi militāristi, policisti vai kaut kādi atomreaktoru būvētāji kaut kādās citās valstīs, kuriem gribās, lai viņiem viss tas, ko viņi tur procesē, paliek ar viņiem. Un tad sanāk, ka mēs nevis konkurējam kaut kādā tiešā veidā ar
tiem lielajiem stāvētājiem, bet to pakalpojumu par viņu piegādāšanu kaut kur lokāli. Un tur atkal tas spēles logs palikuši interesantāks, jo viņiem pagaidām tur nav baigā piedāvājuma interese. Savukārt mums atkal visas repertārs ir par Lūvēncu. Mēs taču čubrinamies tagad. Bet Ilda arī uzvarēja to kaut kādu konkursu, kas liek jums tā kā visas mazās valodas, visu katru valsts? Jā, mums ir tas modelis māk daudz maz jēdzīgi lasīt, rakstīt kaut kādās 3-4 Eiropas valodās. Tā atšķirība tajā, ko mēs taisījām, ir, ka atšķirība no pārējiem ir tas, ka mēs to apmācību darījām pa fāzēm, kur sākumā visas valodas tiek rādītas vienlīdz daudz, tad tiek parādīta ļoti daudz angļu valodu un lielās valodas, ja mums vajadzēja datus, ko rādīt tiem modeļiem un tam modelim. Un tad atkal mēs atgriežamies pie tāda ļoti egalitāra vai vienlīdzīga skatu uz valodām, ka viss ir vienlīdz svarīgas, viņas rādām vienlīdz bieži. Un tad no tā vien sanāk, ka mums tur ir kaut kāds kaut vai tīri valodiski kļūdu īpatsvars 10 reizes mazāks nekā, tiksim, džemu modeļiem, kas arī ir ļoti labs modelis, vienkārši tikai tās viens atšķirības dēļ. Tas, uz ko mēs fokusējamies, ir nevis tādi produktivitātes celšanas vai izziņas jautājumu atbildēšana, kur, teiksim, ir jautājums, kas ir tam un tam galvaspilsēta, vai kas ir tagad prezidents vai tā, bet ir kaut kāds dokumentu konteksts, restīvi viss tā miedarbība to modeli paredzēt, ka viņi būs grounded in something that user has provided. Okay. Tas mums tā kā bišķiņi atraisa, atsvabina mūs no visādām šausmām, kas nāk no tā modeļa ārā, jo, ja, teiksim, modelis ir apmācīts visas tās interneta razes, tad tur ir diezgan daudz, kas interesants. Ko vispār nozīmē apmācīt lielo valodu modeli? Ko tas process nozīmē? Tas process nozīmē, process nozīmē apmēram tā, ka ir vairākas fāzes. Tā pamatfāze, kur to lielo skaitļošanas resursu vajag, ir tā, kur no miljardiem dokumentu mēs mācāmies paredzēt nākamo vārdu teikumā triljoniem reižu. Tas ir tas, kāpēc tas ir valodas modelis, jo viņš piešķir kaut kādu varbūtību tam nākamajam vārdam un mēģina izvēlēties kaut ko iedzīgāku. Lūk, tā pamatfāze ir, pēc tam viņš neko nemāk, bet no viņa var attīstīt tur visādas lietas, teiksim, mašīnu tulkošanas sistēmu, sarunu botu, kaut kādu writing asistentu un tādā garā. Tas, ko mēs publicējām, un tūlīt atkal kaut kādu vēl vienu versiju publicēsim Hugging Face, tas ir pamatmodelis, viņš nav baigi interesants, teiksim, tā uzreiz galu lietotājiem, jo ar viņu vairāk var būvēt citas sistēmas nekā, mēs neesam publicējuši tagad tos instruētos modeļus vairāku tādu, pašsaglabāšanās iemeslu dēļ. Mums īsti būtu jānošķir, kas ir tas, ko mēs publicējam, un kas ir tas, ko mēs varam piedāvāt beyondēt. Jo mēs pašlaik strādājam vairāk pie tām lietām, kas mums tieši ir interesants biznesam. Bet tad mums vajadzētu uztaisīt kaut ko citu, kas ir bišķiņ ciedāks, ko mēs varam parādīt, kā forši viņš strādā. Jā. Ja mēs abus publicējam to, ko mēs pēc tam gribam pārdot par naudu, tad ir bišķiņ grūti noformulēt, kas ir tā pievienotā vērtība. Bet jā, tas pamatmodelis, kas ir publicēts, viņu pēc tam tipiski pielāgo uz daudz mazākām datu kopām, kas jau sastāv no instrukciju, ir uzdevums kaut kāds, kas saka, tur raksta man pārrakst šo dzejoli, tā ir, kā to būtu rakstījis Ojārs Vācietis. Tad tas ievad dzejolis, ko tur pats es uzceps, un tad tas izvad piemērs, kas būtu vajadzīgs. Tādi tripleti ar tām instrukcijām, ievaddatiem un izvaddatiem, tur tā kā ir jāizdomā, kas ir tas uzdevums, ko tur izsanās. Un tad mēs apmācam
jau uz daudz mazāk datu apjomu, bet arī tāds posms ir kaut kāds uzdevums risināt. Tur jau ir diezgan būtiski, ko tu gribi darīt. Teiksim, tulkošanai dati ir vieni, kaut kādam tur mākslas, literatūras rakstīšanai būtu kaut kas pavisam cits, to mēs pašlaik nedaram. Kaut kādiem aģentu modeļiem, respektīvi, kas tur izsauc rīkus un visāds tādas lietas dara. Tur dati ir vēl citā specifiskā formā. Tad mēs viņus pamazām šitā pēdējā 8 mēnešu laikā skatāmies, ko cilvēki ir sataisījuši, skatāmies, kas mums dara. Jo mēs uzskatām, ka nedara nekas, kas ir ar kaut kādu iebūvētu arbitrāru moralizēšanu par pasauli vai, ja mēs pēc tam to risinājumu gribam pārdot, policijai vai armijniekiem vai vēl kaut kam, viņiem īsti nedara, ka viņiem saka, sorry, vecīt, šo nevar tulkot. Šitais te ir, teiksim, par pārāk jutīgām tēmām, tev vajadzētu apdomāt, vai tas ok. Mēs arī gribam pilnībā kontrolēt, kā tas modelis uzvedās, jo tā kā tas nav īsti tāda lieta, kas būs tik superīga, kā, tur ChatGPT kaut kāds 6-10 vai kas tur būs nākamais, tad viņam ir jābūt ļoti ērtam, lai būvētu sistēmas, un lai būvētu sistēmas mums vajag, ka modelim pasaka kaut ko darīt, viņš dara to un tikai to. Nevis kaut ko citu. To panākt vispār ir diezgan grūti, un tad mēs tā ļoti cenšamies atlasīt tos datus, lai izvairītos no kaut kādiem negaidītiem data spikeiem, Jā, un lai, teiksim, tas kaut kāda vajadzība pēc kaut kāda tur involved prompt engineering samazinātos pēc iespējas, jo tu īsti negribi, ka tev ir tur vajadzīgs kaut kāds īpašs hacks, lai modelis tur nesāk kaut ko citu darīt un dara tikai to, kas vēlamies. Un, mēs esam maz komandas, prasa visu laiku kaut kādu laiku, čakaru beigā. Bet, ir interesanti. Tas sanāk, tie benchmarki, tu teici, tātad, kad bija pagājušā gada oktobrī iznāca tilde 31 miljardu parametru. Kaut kā tā. Un tagad jau viņam tā kaut kāda versija ir, bet viņi vēl nav publika, vai ne? Jā, ir tādas, ko mēs, teiksim, tas, ko mēs kaut kādā 26. februārī publicējām priekš tulkošanas translāta tilde, vai ne, kaut kādā tajā tildes lapā. Tas ir kaut kāda tur 10. iterācija tulkošanas modelim, un viņš... Tagad jau mums ir kaut kāda nākamā, kas ir sapakot, kas daudz maz stabili, tur māk darīt vēl kaut kādas lietas jau klāt. Bet tie nav čata modeļi, viņš ir tāds vairāk, ka tu vari pašlaik ar viņu, tās publicētā funkcionalitāte ir tikai tulkošana, bet ar viņu tā principā var darīt, uzdot jautājumus par dokumentiem, prasīt viņus veidot kopsavilkumus, kaut kādus tur sapulšu kopsavilkumus, kaut kādus tādus jautājumu atbilžu lietas, kur arī tie kopsavilkumi iesaistās, un tad tulkot. Tas nav tāds īsti čata modelis līdz ar to, bet vairāk ka var kaut kādās darbplūsmās viņu iesaistīt un tad sagatavot kaut kādus tur vai pārskatus vai kaut ko tādu. Tad arī interfejs nav cilvēkam pieejams, vai ne? Tas vienkārši tu viņu plago kaut kur kā sastāvdaļu. Jo mēs vairāk kontrolējam to saskarni, jo ir mazāk vajadzīgs tas vispārējā instrukciju sekošana, vairāk ir vajadzīga konkrēta darbību iespējošana. Bet ironiskā kārtā, liekas, ka jautājumu atbildēšana ir viena lieta, kopsavilkumu veidošana nav baigi tālu no tā, bet mums kopsavilkumu veidošanu neizdevās uztaisīt, līdz mēs nesākām mācīt modelim, sakot kaut kādām vispārīgām instrukcijām, atbildēt uz jautājumiem par tekstu kaut kādos tādos sarežģītākos instrukcijās, jo līdz tam modelis vienkārši
to vienu vārdiņu uztais kopsulkumu. To vienkārši viņš tik ļoti pārlaidējis bija ar kaut kādām dīvainām darbībām, ka tur tas teksts, kas nāca ārā, bija ķipa pa tēmu, bet vairāk tā kā viņš izkopēja kaut kādas rindas. Kad sāk uzdot kaut kādas jautājumu sērijas un teikt, ka kopsulkumā iekļauj šito. Tad viņš pēkšņi sāk mācīties, ka ir kaut kāda struktūra tam vārdam kopsulkums. Tad tas bija tāds zināms lēciens. Tas dažām nozīmē arī to, ka ir jāgatavo tie instrukciju dati, kas ir, kur ir jābūt pietiekami skaidram signālam par to, kas tiek prasīts modelim, bet arī vajag visu to lingvistisko variāciju, lai tas nebūtu tādā formulu veidā. Un tad mēs izmantojam citus valodu modeļus, lai tur ģenerētu, pastāsti man šito te, kā būtu, ja tu man pateikt arī šito, būtu, vienkārši kaut kādu sviestu, kas visu laiku to struktūru maina, un modelim ir kaut kā jāizlob no tā, kas tiek viņam prasīts. Bet, tas diezgan liels darbs. Cik liela komanda ir? Mēs tur ar priekšnieku visu laiku mainamies. Tā kā viņam sāk citi projekti buksēt, tad viņam pieder lielākā daļa komandas. Bet tā, pamatā es strādāju ar kaut kādiem 5 cilvēkiem, ja neskaita to priekšnieku, kam var tikai tevišķi padomu jautāt. Bet, tie ir tie pārsvarā datu un lielo valodas modeļu inženieri. Tad ir vēl datu grupā kaut kādi 3 cilvēki, bet viņi tādā, vēl pie citiem datiem nekā mēs. Tad ko inženieris dara? Viņš programmē reāli vai kas tā reālā darba? Kādā veidā, ja kāds pēkšņi klausās un tagad izdomā, ka es varbūt gribētu mācīties vai studēt kaut ko tādu? Mums ir viens džeks, kurš principā nodarbojās ar kaut ko starp neironu tīklu programmēšanu un DevOps, jo liela daļa no tā, ka kaut kas strādā in principle, nenozīmē to, ka tas strādās, teiksim, tur uz 2000 videokartēm kaut kādā izkliedētā skaitļošanas sistēmā. Tad viņš ar to dienā pavada laiku, tad ir, teiksim, trešdžeks, kurš tagad tas ir uztaisīts, lai tas būtu piegādājams tā mūsu biznesa vajadzībām, ka mums ir efektīvs veids, kā tos modeļus tur kvantizēt, deployot, ka viņi daudz maz jēdzīgi tiek izmantoti, jo mēs tomēr esam to modeli kopā veidojuši. Mēs arī zinām, kā, teiksim, būtu jēdzīgi tās darba plūsmas rakstīt, tad mums tā kā ir tas kaut kādā tādā naivā veidā jāportē tās mūsu idejas programmētājiem, izstrādātājiem, lai viņi var uzrakstīt to atkal ne tādā naivā veidā, varbūt kā mēs to vienkārši kā piemēru parādām, bet lai tas tur strādāt visā tajā platformas ekosistēmā. Tur, ko viņi tur, es nezinu, dara kaut kādu maģiju sev. Tad ir vesela kaudze ar cilvēkiem, kas dienā dara kaut ko starp līdzīgi tā kā ir visiem skaidrs, kas ir prompt inženieris, tad mums data inženieri, kas dara to pašu tikai no otras puses, ka ir kāds, kurš, ja teiksim, tas prompt inženieris ir ar kaut kādu vēlmi panākt kaut kādu efektu no modeļa, tad mums atkal tie data inženieri skatās uz tiem efektiem, ko mēs gribam panākt, un konstruē tādus datus, lai būtu kaut kādi ievadi, pie kuriem izpildot šīs instrukcijas mēs dabūtu to efektu, kas sanāk otrādā virzienā tā inženierija. Es daru gandrīz visas šīs lietas, jo mums tā komanda ir tik maza, ka to neironu tīklu programmēšanu es tā īsti neņemos darīt, jo tur bez tādas vienlaikus iedzināšanās nepārtraukts ir ļoti grūti, manuprāt, vispār kaut ko panākt. Bet tad sanāk, ka es visu kaut ko tur gan ar tiem biznesa klientiem, gan ar pētniecību, gan ar to pašu
ikdienas datu izstrādi ņemos, jo es īsti nevaru kaut kā pilnvērtīgi tajā visā piedalīties, ja es nepārzinu visas tās katru to posmu. Visi saka, kad klausies intervijas, kad mākslīgais intelekts ir tāds black box, kas tur iekšā noteikti to īsti neviens nezinu, kā ir jums. Jo es klausoties to, ko stāsti, šķiet, ka tur bišķi savādāk viss tā pieeja ir uzbūvēta. Jā, man jebkurš cits rīks, ko es neesmu pats apmācījis, vai kam nav uzrakstīta publikācija, kas saka, ka mēs izmantojam šīs datu kopas un šādā secībā un šādos posmos. Viss tas ir zināmā mērā kaut kāds black box tādā ziņā, ka es īsti nezinu, no kurienes nāk kaut kādas to modeļu uzvedības. Piemēram, es tagad rakstu vienu pētījumu. Es jau teicu, ka mums ir diezgan svarīgi, lai mēs zinātu, kādēļ kaut kāda uzvedība notiek un ka viņi notiek tikai tad, kad viņi ir prasīti. Un viens tāds dīvains efekts, ko es teicu, ka mēs strādājam tie vidējā izmēra vai nelielajiem modeļiem, un tādu ir daudz, un es viņus sāku salīdzināt, un es novēroju, ka viņi izbaigi labi atbild uz kaut kādiem jautājumiem. Tur par Voltas dzīvi, par skudrām, viss kaut kas ir Wikipēdijā. Bet tajā brīdī, kad viņiem saka atbildi šo balstoties uz dokumentu kontekstu, viņi joprojām ļoti labi atbild. Un tad, ja to dokumentu kontekstu izmaina vai nomaina uz citu, viņi arī kaut kā joprojām turpina atbildēt. Attiecīgi viņi ignorē to tavu dokumentu pamatā no laika. Un savukārt, ja viņiem saka, ja tas dokuments nesatur informāciju par šo, tad saka, ka nezinu, jo nevar pateikt. Pareizi atbildi, jo nesatur tas dokuments par informāciju. Un to tie modeļi vairāk nevar, tāpēc, ka viņi tā īsti vairāk nelasa tos dokumentus dažbrīd. Un tad ir diezgan interesanti pētīt, no kā tas efekts nāk. Jo mēs negribētu tā, ka ir kaut kāds juridisks dokuments, un tur tiek pateikts vēlamais par esošo. Ir daudz situācijas, kur mēs negribētu, ka tiek uzhulcināti pareizi. It kā ticam atbildi, bet viņi tur nemaz nav tādā veidā. Kaut vai, ja domā par kaut kādiem izglītības risinājumiem, ka tiek kaut kas automātiski pārbaudīts un modelis pasaka, jā, ir pareizi, karš sākās tad un tad, lai arī tur bērns ir uzrakstījis kaut ko citu. Un tad tie veidi, kā man par to tad ir jādomā, ir kā paredz to, ka es uzdod visādus jautājumus, izvirzu kaut kādas hipotēzes tādā veidā, ka es pamazām saprotu, kas tad ir tas underlying mehānisms, kā tas modelis tur darbojās. Bet, joprojām es nezinu, vai, iedod viņiem dokumentu, vai viņš viņu izlasa, vai viņš uzvaibo kaut ko. Un, tā ir liela problēma, jo man gribētos, lai viņš varbūt nav faktoloģiski gudrs, man ir pilnīgi vienalga, ko viņš tur zina kādus faktus, bet ka viņš arī izlasot dokumentu, par viņu var man pastāstīt visu. Kaut kā tas tomēr nav tik vienkārši, acīm redzot, kas ir... Tev ir kāpēc? Kāpēc tas tā ir vispār? Kāpēc šī tehnoloģija to strādā un kāpēc ir šie nezināmie? Tā īsti... Nav, jā. Īsti nemāku teikt. Acīm redzot, tajā lielajā kontekstā, arī sarunās kaut kādās ar Claude, kuras viņam tur dod kaut kādus doķus, un viņš, ja man regulāri jāstrādā kaut kādā veidā, izmantojot tos lielos modeļus, viņš arī regulāri pasaka kaut ko, jā, tā ir tā, un es norādu, jā, bet kur ir teikts pretēji, sorry, es neizlasīju. Ko nozīmē neizlasīju? Viņš vienkārši nolasīja to kontekstu, nepievērst tam uzmanību, atbildēja kaut ko. Tas arī laikam viss. Un tur sanāk, ka būtu kaut kā ļoti ciedāk jātrenē tie modeļi, ka viņiem ir kaut kāds šausmīgs penaltī par to, ka viņi nepievērš uzmanību kontekstam. Bet tehniski tev aplādējot dokumentu un sagaidot, ka viņš novektorizējas, viņiem jau ķipa konteksts ir. Viņš vienkārši kaut kā izdomā, ka tas ir mazāk svarīgs tajā mirklī, ja? Jā, tā vektorizēšana varētu
Ja, teiksim, skatās uz kaut kādām tām retrieval augmented generation sistēmām, kur tiešām ir vektoru datubāze, tur ir šausmīgs informācijas zudums, tāpēc, ka kaut kāds teksts tiek pārnests kaut kādā skaitļu vektorā, kas ir līdzīgs kaut kādam citam vektoram, bet viņš tā kā īsti nesatur vairāk to informāciju. Attiecīgi var salīdzināt tekstus, bet neatrast tieši informāciju. Tad, kad mēs atrodam to informāciju, mēs pasakām, ka šis vektors ir tam dokumentam, kas man ir vajadzīgs, mēs iegūstam tekstu, un tad tādus tekstus sakabinām milzīgi kaut kādu palagu. Bet tajos moduļos ir tāds mehānisms kā uzmanība, attention, kas tad skatās pāri visiem tiem tokeniem un saka, šitais ir svarīgs, šitais ir mazāk svarīgs, šitais ir svarīgs, šitais ir mazāk svarīgs. Un tas, cik labi tas ir tur uztrenējies, tajā apmācības laikā, tik arī tas labi strādā. Kā to, teiksim, stimulēt, lai viņš būtu uzmanīgāks? Burkāns un pāteg, ne? Jā. Bet, es acīm redzot, ja tas netik labi sanāk tajos garajos kontekstos tiem lielajiem moduļiem, tiem, kuru miljardi ieguldīt, tad acīm redzot, tā nav tik vienkārša lieta. Vēl otrs viens variants ir, ka ir kaut kāda vērtība orientācijas jautājumi, kur viņu to modeļu veidotāji ir apmācībā izvēlējušies principiāli citus datus nekā tas, ko es darītu, un tad gan ir vēl iespēja, ka to var viegli atrisināt, apmācot tos modeļus ar citiem datiem, jo mums nav tas risinājums paredzēts tāds kā viņiem. Un tad varbūt to varēs vieglāk atrisināt, bet pagaidām man nav. Tagad tu skaties uz Tildi. Kur Tilda būs pēc 10 gadiem, kas ir šķiet? Man tas viss liekas diezgan interesanti un maģiski, ka Tilda 30 gadus jau eksistē no dažādiem uzdevumiem, kā fontu zīmēšana, tastatūra lokalizācija. Restīvi, sākumā nebija nekas vispār. Tad tur bija viss tas Tildas birojs, kas laikam bija tas spēcīgākais projekts. Produkts ir tā skatās, ka tur varēja masu produktu. Es joprojām atceros to. Tas ir tā kā karogā, tu dabū pa galvu vai lingo, ting, 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 ting. Viss tas pasākums. Jā, Wordly Tilda izdomāja acīm redzēt ātrāk nekā... Jā, tāpēc ir diezgan grūti man tā iedomāties, kas notiks. Bet ir tā, ka Tilda šobrīd tā riktīgi heavy ir aizgājusi mākslīgā intelekta pasaulē, un tas principā ir tas pamats, kas virza tālāk visu. Jā, tādā ziņā, ka tās iepriekšējās tehnoloģijas, es teiksim, ilgus gadus strādāju, veidojot Tildas mašīnu tulkošanas sistēmas, un tur liela problēma bija tajā, ka mēs to arī neironu tīkli mācās kaut ko par valodu, bet tur problēma, ka valoda tiek apgūta reizē ar uzdevumu. Proti, tad, tas būtu tikpat idiotiski, kā teiksim, tur tulkotājs mācītos latviešu valodu un krievu valodu reizē, kā būtu tulkotājs. Un tad, tie lielie valodas modeļi ir daudz pateicīgāk, ka mēs iemācāmies kaut ko par pasauli, kaut ko par valodu. Un tad tikai pašās beigās ļoti mazā procentā no laika veltam laiku tam, lai iemācītos tulkošanu, kas tad ir tā kā arī, tev ir kaut kāds viens normāls pamats kaut kādiem darbiem. Jā, un tad tu pēc tam vari visu kaut ko samācīties klāt. Un tādā ziņā tā tehnoloģija daudz pateicīgāka. Otrs, ka arī, tie mašīnu tulkošanas sistēmas iepriekš mācījās no kaut kādiem ļoti specifiskiem datiem. Tagad lielajos valodas moduļos var lādēt tādu trašu iekšā, un viņi joprojām tur mācās un visu kaut ko diezgan iedzīgi strādā, kas arī ir daudz pateicīgāk. Protams, skaitļošanas jaudas ir daudz lielāks vajadzīgs, nozīmē, ka klientiem jāpērk ir kaut kāds vien dārgāks kastes. Jā. Klienti reāli arī pērk dārgāks kastes? Priekš viņiem jā, bet tā pēc būtības īsti nē. Zin kā ir, teiksim, mums tagad
būtu krūti, ja klientiem būtu H200 kartes, bet tās ir dārgas. Un, Kam Latvijā ir? Rekruteiri? Mums ir šajā Tevi tam ir? Lumī, matemātikas informātikas. Lumī tas ir Somijā. Nē, es domāju, tajā, kas ir Matemātikas informātikas institūts Latvijas universitātes. Jā. Viņiem ir kaut kādi serveri, teiksim, būtu labi, ja LVRTC, kas ir tas drošās infrastruktūras piegādātājs, ja viņiem būtu, jo tad mēs varētu principā pateikt, kuriem pietiek ar to, ka tas ir valsts drošā infrastruktūrā, jūs varat vienkārši kā provideri viņus izmantot. Tad, bet tas, man liekas, pagaidām nav tā. RTU, man liekas, ka tur nebija nekas tik jaudīgs. Ar vienu karti jau arī neko baigi tālu. Tur var vienu modeli inferences režīmā palaist. Teiksim, ir forši, tur kaut kādas vairākas viņas, lai var ērti tos modeļus pielāgot, kaut ko tādu arī. Cik ilgi nākšu tādu GPU? Mums tā kaste laikam kaut kādu pusgadu ceļoja pie mums. Es nezinu, cik daudz tas piegādātājs bija pie tā vainojums, bet es pieļauju, ka vienkārši viņam piegādāja ļoti ilgi. Bet tagad jau tās nav vairāk pat krūtākās. Jā, probably katru pusgadu Jensens uznāk uz skatuves un pasaka kaut ko jaunu. Pēciet šo tagad un gaidiet pusgadu. Jā, bet teiksim, ir baigi pozitīvi, ka ir tāds Eiropas kantors Verde. Iepriekš bija DataCrunch saucās, viņiem ir ļoti demokrātiskām cenām salīdzinoši ar Azūru, vai kuru Amerikas servisu infrastruktūra, ieskaitot tur H200 kartes un tādas lietas, bet vienīgā problēma, ka viņas arī tur izcer tieši tāpēc, ka tās cenas ir labas un tad tas ir jāgaida rindā bieži vien, lai dabūtu nobukot sev. Kas ir dārgākais visā tajā procesā vispār trenēt un taisīt savu valodu modeli? Elektrība vai kas? Nē, laikam jau tās GPU stundas sanāk, ja tev nav tā infrastruktūra, tad viņi ir jāīrē. Eiropā ir tāds HPC, European High Performance Computing Joint Undertaking, kā jau parasti Eiropā ir ļoti labi nosaukumi. Tad tur ir tie superskaidļotāji, kas ir, teiksim, Lumī. Vācieši iegāza milzīgu naudu, lai uzbūvētu Jupiter, kas tad ir milzīgs daudzums tam H200 kartēm. Diemžēl viņi laikam ietaupīja naudas kaut kādiem elektrības slēdžiem, jo viņiem visu laiku ir kaut kādas tehniskas problēmas. Viņi nestrādā joprojām, lai arī bija paredzēts, ka strādās jau pirms pusgada. Ir Spānijā, centri, Luksemburgā. Viss kaut kur ir. Principā ir tas Eiro HPC visu laiku piedāvā taisīt konkursus par AI factories un gigafactories, un ka tu vari būvēt skaitļošanas centrus vis kaut kur Eiropā. Un lietuvieši pieteicās, dabūja, viņiem būs. Mēs kaut kā kolektīvi nolahojāmies, un mums ir naudiņa, lai izmantotu citus centrus, nevis pats centrs. Un tad varbūt... Vai te nebija plāns, kad kopā ar Somiju kaut kas būs vajag? Jā, tas ir... tur ir daudz visādas tajos projektos svarīgas nošķīrums, bet to AI Factory, kas būtu tāda vidēja izmēra, varbūt, teiksim, Latvijai ļoti piemērot skaitļošanas centrs, kas tur būtu izmaksājis kaut kādus 30 miljonus, varbūt, to mēs tā kā nepieteicās. Neviens pieteicās tikai AI vai mākslīgā intelekta antenas kaut kādam projektam, kas ir vairāk tā kā apmācīt cilvēkus lietot tos centrus, un tad ir kaut kāda skaitļošanas kapacitāte, ko var izmantot uz Lumī. Kas tā kā ir, kā pasaka, daudz vājāks iegūms, manuprāt. Bet tur ir līdzfinansējums mazāks vajadzīgs. Varēja būvēt to skaitļošanas centru, to mēs nokavējām, bet tad var 200 miljonu apmēram naudiņām būvēt gigafactory.
Nu, redzēs, vai tam mums atradīsies nauda. Moška otrajā 30 neatradās, bet 200. Otrajā pensijas līmenī vēl piķis ir droši vien, ka to paņemsim. Ja, man liekas, interesanti. Tu to H200 esi redzējis dabā, cik viņa liela ir? Jā, laikam. Nu, parāda rokām plus mīnus. Man liekas, kaut kas tāds. Viņas jau tās kartes, ko mēs esam pieraduši redzēt, tur kaut kādās. Jā, viņas jau ir milzīgas, tāpēc, ka viņām ir aktīvā dzēsēšana. Yes. Tām tur serveru kartēm viņām ir principā tā laikam, ka ir kaut kāda šķirba, kurai tev pašam jāizdomā, kā tu pūtīs to gaisu cauri. Vai tev liks šķidrumā vai whatever. Jā. Un tad mums ir supermikro vai kaut kāds tāds dīvains nosaukums piegādājis tādu serveri, kur ir daudz mazu ventilatoru, kas vienkārši vienu pēc otru sastakot, viņi pūš to gaišiņā tajās kartēs iekšā. Un tur ir šausmīgs troksnis, jo mazāks ventilators, jo spalgāk tā skaņa. Var dzirdēt, ka kaut kas trenējas. Jā, tas ir briesmīgi. Skatos, jā, tās jaunās ir B, ja mums bija H, tur 100, bija A, tad H, tagad B. Jā, bet 300 tur pa 8 kartēm reizē 56 eiro stundā. Un tad tev cik stundas vajadzēja Tildei? Mums bija tajā projektā, mums bija 2 miljoni stundu. Bet tās gan bija AMD kartas, kas ir bišķi švakāks. Bet vienalga. Jā. Bet šīs ir īres cenas, tās Eiro HPC cenas droši vien būtu mazākas. Šis ir verdājs. Jā. Tur tā kā bišķiņa, līdzīgi kā lauksaimniecībai subsīdijas, arī šeit ļoti liels. Un, jā, tas ir tas dārgākais resurss, respektīvi tur to skaitļošanas centru. Bet tas droši vien, ka ir mūsu pusē, droši vien, ka Ķīna arī tā varētu būt vēl taisnība, bet ASV droši vien, ka cilvēku resursi, jo tie inženieri... Tur jau algas pareizi, tur kosmiski miljardos. Jā, tas līdz ar to, teiksim, ir kaut kāda... No vienas puses ir problēma Latvijā, ka mēs nevaram piesaistīt ārzemju speciālistus, jo tās ārzemju algas mēdz būt augstākas. Un īpaši viņi negrib pārvākties uz Latviju, tad viņiem sanāk, ka tur tā kā diezgan neizdevīgi. No otras puses, ja tur atrast kaut kādus inženierus Latvijā, tad tas cilvēku resurss ir daudz lētāks. Vienkārši problēma tā, ka mums viņus te ir grūti atrast pamatā. Jo. Nav tā, ka visi arī grib strādāt Tilbē. Bez Tildes, cik vēl ir Latvijā kādu uzņēmumu, kas, es nezinu, varbūt Baltijā drīzāk man tāds jautājums, kas tieši grib savākt inženierus pie savas, bet tieši LLM inženierus vai nevis machine learning, kā mēs viņu atceramies pirms gadiem 10, kur robots uzcep labu kūku pluspunkts, sliktu kūku mīnuspunkts, un mums vajag maksimāli daudz punktus, bet tieši ar pusdienu. Ir laikam vairāk. Mēs nodarbojamies ar tādām lietām, kas ir starp pētniecību un inženieriju. Tur tāda veida cilvēki, teiksim, ir talantīgi strādā tajā pašā Matemātikas informātikas institūtā. EDS, es neatceros, kā viņi atšifrējās, bet tur arī ir gudri čaļi. Bet vienkārši ir tā, ka salīdzinoši to akadēmisko vidi komercfirmā strādāt beigās apāri, un arī ir mazāk tāda, mēs diezgan demokrātiski strādājam, bet tomēr bieži vien ir tā, ka man ir kaut kāds galvārds tajā, kā man liekas, jo kādam vajag kaut ko izdomāt līdz galam, nevis, ka mēs darīsim visādi. Tad, ir cilvēki, kam gribās to akadēmisko brīvību, lai ko tas arī, kam nenozīmē. Tāpēc tie akadēmiķi tik daudz sēž un vienkārši kaut ko dara, tikai tāpēc, ka tā brīvība tur ir, ja? Kā tev liekas? Man liekas, ka tas ir tā kā, teiksim, es kaut kādās pēdējās dienās, es gan to daru aiz brīvu prātu, tāpēc, ka man interesēja tas, ko es gribēju izdarīt.
Es esmu strādājis kaut kāds, varbūt 9-10 stundas. Es domāju, ka arī labās universitātēs cilvēki labprāt izvairās. Tā kā es studēju doktorantūru Edinburgas universitātē, droši vien atkarībā no brīža strādāju vairāk, dažreiz mazāk, bet tur nebija tā, ka man ir baigi jāiespringst visu laiku. Tā ir dzīvojam, jo mēs ne jau lai tikai strādātu. Tā ir zinām pēc bonus. Viņi maksā arī viņiem labi. Bet maksā normāli, ja? Man liekas, ka nav tas, ka būtu kaut kāda nabadzība obligātajos institūtos, tā vairāk nav. Varbūt nav tieši tādas pašas algas, kā var samaksāt komercfirmās. Bet tas ir gandrīz līdzīgi. Jo tā ideja ir tāda, ka, ja komercfirmā pētniekam var maksāt algu no produktiem un no projektiem, tad universitātēs pasā ir tikai no projektiem, un attiecīgi tur nevar būt, tur tas cap ir kaut kāds vienā brīdī, kad nevar tālāk maksāt kaut kādam cilvēkam vairāk nekā ir noteikts. Tas var būt, bet jā. Tas varbūt ir vairāk tāds cits firmas. Es domāju, ka konkurē varbūt ar mums par talantīgiem programmētājiem. Viss cits, kas ir vajadzīgs firmā. Okay. Bet tāda analoga kā Tildē, principā Baltijā vairāk nav, vai ne? Ir tāds neurotechnology lietuviešiem. Viņi gan, man liekas, ka mēs darām visu labāk, bet varbūt viņiem arī tā liekas. Tad ir tā, kas nodarbojās ar tādām gudrajām tehnoloģijām. Man liekas, ir tāda VR dots vai kaut kā tāda. Bet viņi rada visādus tādus kompleksus risinājumus un arī piedalās kaut kādos projektos. Bet tajā pašā laikā viņi tur izstrādā visādu vienkārši kā software house, tur visādas vadības sistēmas, apmaksas sistēmas un tādas lietas. Tas profils ir apmēram, man liekas, necenšoties kādu aizvainot, bet ka viņi dara visu par naudu. Mums ir kaut kāds bišķiņ fokus. Jā, lai arī varētu. Misijas apziņa. Jā, misijas apziņa ir fokus, varbūt ir dažreiz šķelējušam čuvalam, bet cenšamies. Jo misijas mēdz būt baigi daudz dažreiz. Jā. Kam ir jānotiek, kādai darbības secībai jāizpildās, lai cilvēks bez esošām zināšanām, whatever, vai tas būtu cilvēks, kas maina karjeras, vai tas ir jaunietis, kas tagad mācās Videnē, lai viņš kļūtu par LLM izstrādātāju. Jā, kurš stundu nav jābesto? Ir tā, ka es pieminēju, ka mums ir daži inženieri, ko es izcēlu, kas tur dara kaut kādas ļoti konkrētas lietas. Jā. Un tad ir, bez tā ir kaut kā 90% no darba, ir tā datu gatavošana. Datu gatavošana, mūsdienās tas nozīmē kaut kāda datu krološana, parsēšana un kaut kāda vākšana, plus tad kaut kāda darbaplosma rakstīšana, lai viņus pārveidot no viena veida citā veidā, formatētu, veidot kaut kādus tās kaut kā inženierētu to, ka tas modelis uz viņiem skatoties jāmācīsies to, ko tu gribi. Un tad tur tiek izmantot kaut kāda veida valodu modeļi. Tas ir jādara vēlams arī tā, lai mēs nepārkāptu tos terms of service, jo nevar vienkārši destilēt visu laiku visu no citiem. Tas ir tāds darbs, kas vairāk prasa savu daļu programmēšanas un tad tālāk jau pieredzi vienkārši. Tā programmēšana ir Pythons plus tas, ko amerikāņu brālītes te uzraksta. Vēlams tā, ka tu saproti arī, kas ir vajadzīgs. Jo pilnībā vibekodējot, tur arī rodās visādas problēmas, ka tas risinājums mēdz būt vienkārši
Aplams vai pārāk bloated. Jā, pārāk bloated, un tad neviens nevar izlasīt, neviens nezina, kas viņai ir rakstīts, un tad mēs nezinām, ka pēkšņi once in a while kaut kādi dati nepareizi tiek uztaisīti, ja viņš izdomājas kaut kādu īpašu edge case, kas tur ir baigi svarīgs. Es nevaru, es nereāli sareicos sevi, man tev ir obligāti jāpaprast tagad. Liela valodas modeli mēs spējam iztēloties. Kā tavuprāt izskatās maza valodas modele? Maza valodas modeli? Man liekas, ka mazās valodas modelis mums jau bija vienkārši tajā, tam neviens nepievērs uzmanību. Jā. Mums tā kā bet tagad viss tās mazās lightweight džemas, kveni un tam līdzīgi, viņas kādām vajadzībām izmantot tas, ko mēs telefonā var palaist kaut 5 paralēli? Nu, es pieņemu, ka ir vesela uzdevuma klase, ko var apmācīt, kam var apmācīt tieši mazos modeļus. Piemēram, kaut kāda aģentu maršrutēšana. Restīte ir kaut kāds uzdevumiņš. Vajadzētu ātri saprast, ko no pieejamiem rīkiem vajag izmantot un kuram no kaut kādiem īpašiem modeļiem kaut ko aizsūtīt. Tas ir tāds maršrutēšanas uzdevums, kur varbūt nav vajadzīga pārāk liela inteligence, bet tur spēja lasīt kaut kādus kontekstus, kuros ir definēti rīki, un tad kaut ko mapot viņus un tādā garā. Tas droši vien varētu būt mazie modeļi. Tagad praksē, ja mēs iztēlojamies, ka mēs uztaisam 3 agentus, mums ir designers, scientist agents un, biznesa galva, un uzsāja kaut kāda orchestrator, vai ne? Jā. Tad tam orchestratoram, lai ietaupītu kopējo resursu, mēs varētu ielikt daudz mazāku modeli. Ja viņam būtu predefined. Jā. Un tad arī sanāk, ka tu to modeli vari tur kaut kur lokāli darbināt, to maziņo, un tad viņš tev tur saka, šito te nesauc, es nezinu, tur dārgo Lodu vai devu. Jā, bet sauc tur lēto divspīdu vai kaut ko tā. Kaut kas uz to pusi. Tad, teiksim, vēl ir arī, mēs paši tagad gribam rakstīt vienu projektu, kur mēs to mūsu pārsvarā, teiksim, Eiropā tos modeļus taisa tā, ka ir projekts, uztaisi mazāku modelīti, tad lielāku modelīti, tad vēl lielāku, un tad ir kaut kāds flagman modelis, kas tur jau beigusies skaitļošanas jaudiņa, uztais, un mēs uztaisījām to vienu modeli, bet mēs gribētu tagad otrā virzienā, ka mēs to savu modeli destilējam ar vien mazākos, jo tad mēs tiem lietotājiem varētu ļaut pirkt ar vien lētākas kartes, un tad, varbūt tie uzdevumi būtu kaut kāda ierobežotāka kopa. Tur nezinu, ja kādam vajag tikai tulkošanas modeli, tad viņam būtu tikai tas. Tad tas arī būtu lētāk. Tad ir viena tāda nianse, ka mazu modeli apmācīt kaut ko darīt labi ir grūti, bet ja tu esi apmācījis lielu modeli, viņu darīt labi, tas process, ko sauc destilācija, to veicot, tu principā saki, tam mazajam modelim visu laiku mērķoties pakaļ tam lielajam modelim. Un tas ir efektīvāks vai rezultatīvāks process, tāpēc, ka tā kā mamma ir izdomājusi, kā risināt problēmu, viņai to problēmu parādīt, kā risināt bērnam, ir vienkāršāk. Bērns dumāks ir, viņš pats to problēmu nekad neatrisināt, bet iemācīties no mammas viņš var, tā apmēram. Un tur vienkārši tā parametru skaits ir tā kapacitāte kaut ko risināt, tad tajā apmācības laikā vienkārši tie mazie modelīši tikai kopējot to lielā modeļa uzvedību ātrāk un efektīvāk apgūst kaut kādus rezultātus, nekā tad, ja viņiem ir jāmēģina atrast to risinājumu. Tad to mēs gribam tagad pie tā pastrādāt arī, jo tad tam visādi, jā, tur daudz no tiem uzdevumiem, ko mēs gribam risināt, viņi nav varbūt šausmīgi, tādi intelektuāli, es nezinu, tur jālasa daudz tekstu un jāatrod, nezinu, kur, teiksim, kaut kāds ļaundars meic citam ļaundarim maksājumu par kaut kādu ļaundarību darīšanu, kaut kas tāds. Un tad tur, teiksim, jau nav vairāk runa par kaut kādu šausmīgu reasoning, bet tādu kaut kādu
AI biroja sistēma, kas tildes biroja AI apmēram, kas tur māk tev palīdzēt tik galā ar taviem datiem, viņus tur varbūt parsēt vai pārstrādāt vai kaut ko atrast. Un es pieļauju, ka tur arī, kamēr tas modelis spēj lasīt to dokumentu, tur nav šausmīgi tāda liela parametru skaits vajadzīgs, viņam vajadzētu tikai strādāt labi. Kā tu pats ikdienā vispār lieto mākslīgo intelektu, ja neskaiti darbu? Nu tā, tādā. Un vai tu izmanto tikai tildi? Jā. Nē, nu tagad tulkošanā es izmantoju tikai tildi, jo man, protams, ir interesanti redzēt, kas pašam ir sanācis. Un ticība neļauj citu izmantot, ja? Nē, nu arī tas, ka tas rezultāts ir pietiekami ok daudziem gadījumiem, un tur, kur viņš nav ok, to es piereģistrēju, un pēc tam vienkārši, kad laiks padomāju, kas tad ir tā problēma. Un tad mēģinu viņu risināt. Teiksim, tur nesen, kad mēs publicējām to tulkošanas modeli, es pamanīju, ka tāds netiešās, idiomātiskākus tekstus vai tekstus, kas tā kā noteikti neparādījās mūsu apmācības datos, tos stipri švakāk tulko. Es izdomāju, kā to risināt, un pamazām pie tā darbojos. Lai tur nebūtu, ja rakstīts ir, ka Mike is well hung, tad nesaka, ka Maiks labi karājās. Labi pakāries uz šo. Tad tādas lietas. Bet ziņā tas tajā mūsu biznesa repertuārā nav baigi augsts, kā man tā kaut. Jā. Bet, tad, kur vēl es izmantoju, man ļoti patīk čatot ar, bet tev ir kaut kāds Gemini, man ir telefonā, viņš vienkārši tur ļoti ārtā formā. Te arī sāna pogri, ja? Jā, man ir... Redzi, vajag sakrāt naudiņus un iegādāties normālu telefonu, ja? Nē, man iepriekšējais telefons nobeidzās, un firma nopirka Pixel, es izvēlējos dārgāko telefonu. Tur vienkārši viņš bija... Samsungam bija kaut kāds Bixby iepriekš, un tas bija, man bija vecs telefons. Visu laiku uz katru kaut kādu nepareizu spiedienu tur parādījās Bixby. Tas ir, es arī izšķaidītu. Jā, bet tas ir tāds habitlikls. Kodeks, cloud code vai, nezinu, kaut kāds... Vispār kodēšanas, jā. Tu pieminēji vibe codingu. Kas ir tavs go-to scenario, jā. Vibe coding / tu pats to dari? Ir tā, ka mēs par vibe coding es sauktu to, ko tu uztaisi un neizlasi, bet tici, ka tas būs. Jo kaut kas strādā, pogi. Jā, tur kaut kas notiekās. Un katru reizi, kad es tā mēģinu risināt tās lietas, kuras tiešām ja es lasītu, es pat nesaprastu, tad ja vien tā nav kaut kāda saskārne, ko var tā uztaisīt, pārbaudīt, kas strādā, tad es tā kā neesmu tik pārliecināts, ka vismaz tajās lietās, ko es nevaru pats saprast, ka tā kā es varu to izmantot. Bet tā ikdienā ļoti bieži, man tur kaut kādu kārtējo reizi rakstīt kaut kādu datu savākšanas, pārtaisīšanas vai tur bišķiņu pačukarēšanas skriptu. Man tā kā roka neceļās vairāk, bet tad, ir kaut kāds sapīkums vienmēr par to, ka ir kaut kāda tā lingvistiskā barjera, kur es nodevu to informāciju, jo es neizmantoju tos kodēšanas aģentus vai rīkus, bet gan vienkārši kaut kādā tur Claude, tur Opus vai ko tur, vai to gudro ChatGPT. Bet, tad viņi tur kaut ko izdara ciedāk, tad ir jāskatās, kas tur ir sataisīts. Parasti ir kaut kas cits, nekā es gribēju. Es saku, tu copy-paste to kodu, nevis tajā pašā VS Code'ā ieslēdz tur Claude Code vai kursorā vai Windsurfā vai ko mēs tur varam nosaukt, Anti-Gravity, whatever. Jā, tāpēc, ka man tie uzdevumi ir tā, ka dažreiz es izstrādāju kaut kādus projektus, kur ir, man teiksim, kaut kāda programmēšanas vide, ko es tā kā tur atveru un darbinu.
Bet man bieži vien ir, tas pētnieciskais darbs bieži vien ir tāds, ka, teiksim, ir kaut kādas vienreizējas darbības, kuras tu izdari, un varbūt to uzreiz izmet ārā. Līdz ar to ir ļoti maza satisfaction uzrakstīt pašam to kodu. Arī tad nav līdz ar to tāda koherenta projekta, kurā es kaut ko izstrādātu. Ir kaut kāda mapītas kaut kādiem Linux serveriem, kuras, teiksim, tur darbina kaut kādus skriptus. Tad bieži vien ir tā, ka ir tur, nezinu, kaut kāds 60 rindiņš šur, 60 tur, varbūt kaut 200 kaut kāds cits skriptiņš. Tad ir šis Linux komandrindas tas bash skripti, kas tā kā to tur salīmē kopā labākajā gadījumā, un tad to var tā kā palaist un aizmirst. Līdz ar to tāda liela ērtība man, teiksim, tur to programmēšanas īdi izmantot bieži vien nav. Un es arī tā kā kaut kādā Vim vai Nano tikpat labi rakstu tajā komandrindā. Līdz ar to ir ķipējis sanāk apmēram tā kā Google rakstīt Google. Bet man ar to pilnībā pietiek. Es esmu jau pārslinkojis, piedod, ka pārtraucu. Man jau pat termināls ir AI infused. Es jau tur jau viss ir, es esmu pārgājis uz šo te. Ko tu domā vispār par visiem aģentiem OpenClaw? Viņš ir rota tēma, tagad baigi hot aizgājis visi, nezinu, iedod uzdevumu, viņš aizies izpētīs tavā vietā visu un uzrakstīs pētniecības darbu. Jā, tas viss ir baigi forši, vienkārši man tas nestrādā, tāpēc, ka man ir kaut kādi, lai es iedotu tam, lai tas man labi strādātu, man ir vajadzīgs iedot viņam šausmīgi daudz konteksta. Savukārt tas konteksts atrodas uz kaut kādiem Linux GPU serveriem, ko, teiksim, es tad īsti pat nevaru iedomāties, kā es varētu atļauties viņam viņus tā kā tur deleģēt, pietiekami brīvi rīkoties. Tad sanāk, ka man ir joprojām ir kaut kādā veidā jārada kaut kāda smilškasta, kurā viņš tā kā viņam drīkstētu tur kaut ko skatīties. Bet tad, teiksim, tur tikpat labi es apmēram tur to vārdisko aprakstu veicu chatiņā un iepaistoju, teiksim, kaut kāds tur failu paraugus vai kaut ko tādu. Kā es teicu, es neesmu baigi droši vien, ka tā nav tā pareizākā metode, kā to darīt, jo tas rezultāts man nav tā, ka šausmīgi iedvesmo. Bet arī bieži vien tās problēmas, kuras tad nav tādas triviālas, tās savukārt es īsti neredzu tajos modeļos kapacitāti pagaidām risināt, jo viņi tur paši šausmīgi mācās vēl. Tas, ka man, teiksim, maksāt par tokenu, par programmēšanas tokenu, tiem risinājumiem, redzot, ka viņi no relatīvi precīzām instrukcijām mēdz kaut kāds lēmums pieņemt, tad, teiksim, uztaisīt kaut ko bišķiņ ciedāku, un tad jautājums ir, kāpēc tas netiek izdarīts pareizi, un tad kaut kāda... Tas process ir šausmīgi iteratīvs, tāds varētu būt, bet man tad sanāk, ka man ir jāmaksā par to, ka viņš tur kļūdās, debago un vēl kaut ko. Līdz kamēr tu iemācies, un tad tas beigās ir milzīgs tāds lavīna ar skill issue, kas... Jā, un tad Karoč, būt mēs bagātāk. Nē, bet zin kā, man liekas, tas ir arī daļai mana temperamenta problēma, ka man automatizācija no vienas puses patīk, bet no otras puses arī besīja, ka, teiksim, ir kaut kādas lietas, teiksim, tu aizēji universitātē piespiedu liftpogu, lifts atkal nestrādā. Tā normāli uzkāpt uz 4. vai 3. stāvu sāpēm, bet tagad jūs reiķinājies, ka būs. Ir, nezinu, tur kaut kādi visādi virtuves pričindāji, kas, tu reiķinies, ka viņš vienkārši mazgās traukus, bet tagad viņš jātīra, un tas vēl vairāk, es esmu vēl vairāk izbesies par to, ka man tāds uzdevums ir. Līdz ar to, teiksim, kaut kādas tur device maintenance vai visādi tāda figņa man šausmīgi besīja. Arī tas, bet es domāju, tas ir vairāk no tās ekspektācijas, ka tas vienmēr strādās.
Un šie risinājumi, protams, nav tā, ka viņi vienmēr strādās. Es pats arī viņus taisu, un viņi tā kā diezgan grūti dabūt, lai viņi vienmēr strādā. Tad es jūtos, ka es kaut kādu darbu izdarīju dažreiz, ka es pats kaut ko izdaru. Kas ir tas no capable līdz reliable risinājumam? Tas ir vienkārši iterācijās, tu sako cauri, meklē debago, līdz kamēr 99,9% strādā tas, ko tu spēj iztēloties? Tu domā tāpat dzīve vispār vai... Vai sākam ar gan. Nē, es, protams, domāju par LLM-iem vai kaut kādiem, tavā procesā, kad tu teici, man patīk, ka kaut kas strādā un tas ir reliable. Jo kaut kādā formātā tas ir capable un pēc tam tāds, šis neiet un šis neiet un tā tilde nepārtulko pareizi un tam līdzīgi. Jo tie jau savā būtībā tie kļūst par kaut kādiem edge case'iem agrāk vai vēlāk. Zinām, kad kaut kāds benchmarks pasaka, ka ir 100%, tad viņš... Nē, laikam ir tā... Tad tu izgāji benchmark. Tas jau nenozīmē, ka cits benchmarks tas ir joks, jā, bet laikam jau ir tā, ka... tāpēc es vairāk tā kā... to R&D daļu, kurā es esmu, ir vairāk tā kā tā research, ka... diemžēl, līdz ko es sāku skatīties kaut kādām lietām, jo es vairāk atklāju, kā viņas nestrādā un ko vajadzētu darīt ciedāk vai kā uzlabot. Un tad, līdz ar to es neesmu ļoti labs kaut kādā veidā, produktu piegādātājs vai es nezinu, kas man tur ir vajadzīgs firmā. Jo man nav īsti tā produktu owner spēja pateikt, šis gan labi. Bet tas ir labs problēma finders, ne? Jā. Labs metāla detektors. Jā, Skatītājiem tie, kas nezina, ko nozīmē edge case. Reti sastopami, bet relatīvi svarīga situācija, kas... var dalīt ar visiem skaitļiem, bet ar nulli ir laikam edge case. Okay. Bet, arī droši vien ir kaut kādas problēmas tvērums, uz ko mēs tad kaut kā raugāmies, kā to specifikāciju tam, kas jāizdara. Bet tad izrādās, ka tā specifikācija varbūt nav līdz galam precīza vai pārdomāta, un tur tā kā izrādās, ka ir tomēr kaut kādas lietas, ko tomēr vajadzēja realizēt, bet viņas nav. Cik reāli? Nezinu, pēc 5 gadiem tu vēl fiziski rakstīsi kodu un vispār visu to darīsi. Vai arī tu vairāk orķestrēs? Vēl vairāk nekā šobrīd. Jautājums tāds, vai mākslīgais intelekts pārņems visu mūsu pasauli vai nē? Nē, es skatos tur LinkedInā kolēģi, kas ar visu kaut kādām citām lietām nodarbojās. Viņi saka, ka viņa firmās tur inženieri jau tikai ar aģentiem raksta kodu. Un tādā garā man līdz ar to ir kaut kāds tāds tipa FOMO par to, ka jau šie gudrie cilvēki tā dara, tad varētu būt tā, ka es kaut ko nedaru pareizi. Bet tad man blakus tāds gudrs Matēns Čals sēž un viņš ik pa laikam man rāda, pasties, kur šitie te muļķi uzrakstīja šādi kodu, saka, kas viņi rakstīja. Tur kaut kāda inženiera no NVIDIAs. Labi, tur kaut kāda 5 triljonu firma, bet, raksta kaut kādu sviestu, tas tur nestrādā pareizi, un man kaut kāds fujeks no Latvijas, tur rēc par to, un saka, tas ir nepareizi. Es dažreiz aizdomājos, kur ir tā taisnība. Var jau būt, ka viņš man tur sielo smadzenes un spēlē tetri. Bet praksē man liekas ir tā, ka ir pārsteidoši, cik daudz sūda tiek sarakstīts, kas tiek pasniegts kā tur kaut kādas high-end tehnoloģijas, kas tur kaut kā knapi strādā. Un tagad, vienkārši tas džeks, kas man sēž blakus, viņš ir tāds, kurš to pirms kaut ko dara, izlasa to kodu. Un tā, laikam, es nepazīstu nevienu citu, kas darītu tā, ka viņš tur, 2, 3, 4 tūkstoši rindiņu izlasa, un tad, tā es varu sākt. Es jautāju tiem saviem kolēģiem, ar ko es LinkedInā tur komunicēju,
Tas sanāk kaut kā bišķiņ ciedāk, jūs domājat par to kodu, jo jums neviens firmā nav lasījis to kodu, kas ir uzrakstīts. Tā aģenta tur sarakstīt visu kaut ko, bet tādu apjomu, ko arī nekad neviens neizlasīs dzīves cilvēks. Kā, ja jūs abi strādājat paralēli, tad tur nekad nebūs tā, ka vismaz kāds cilvēks to izlasīs. Tad, jā, tā ir. Ja tas cilvēks to apzinās un tas tā kā ir ok, un viņam tie riski neliekas pārāk lieli, vai viņi kaut kā spēj sev pārliecināt, ka tā ir ok, tad laikam jau var tā darīt. No otras puses, teiksim, mums tajā projektā, kur mēs tos 2 miljonus GPU stundas kurinājām, lai taisītu, mums vajadzēja tas liels apjoms ar skaitļošanas resursiem, bet tai pašā laikā mums nebija tāda baigi daudz variantu pamēģināt un kaut ko sajaukt. Mums vajadzēja tā kā visu pirmo reizi izdarīt, un tad tā kā viss būtu labi. Un ja nē, tad būtu liels kauns un žēl, un tad mēs darītu kaut ko citu. Un tad tā kā sanāca, ka vajadzēja tomēr lietas pārbaudīt. Bet ja to kodu tā kā ir tik daudz rakstījuši roboti, ka viņi vairs nav iespējams izlasīt, viņi tiešām nenormāli verbozu visu dara. Es nezinu, tur varētu vienkārši tas process kļūs arvien dārgāks un dārgāks, un pēc kaut kāda brīža, man liekas, nevarēs atgriezties pie tā, ka mēs nelietojam tos robotus, jo tad vajadzēs pašiem atkal uzrakstīt. Nezinu, vai tad kāds vēl mācēs kaut ko tādu. Kā otru risku tajā programmatūras izstrādes automatizācijā, es laikam redzu, ka skatoties uz jaunākiem kolēģiem vai kolēģiem, kam tā kā ir daudz mazāk tā datoru pieredze, teiksim, tā, tas nav pat runa par tieši programmēšanu, bet to, ka viņi saprot, kā dators strādā. Viņiem tas traucē kļūt par ekspertiem, tas, cik daudz viņi izmanto to mākslīgo intelektu, un līdz ar to viņi nekad īsti neiemācās kaut kādas lietas, līdz ar to tas vibekodotais kods, ko viņi tur kaut kā sastāda, viņš arī dara kaut kādus brīnumus, un tas arī tagad kļūst sliktāks, un tad nav īsti skaidrs, kā tajā inženieru pipelīnā, ka mums tur ik pa laikam kāds nāk klāt, un ik pa laikam kāds var nomirst to aiziet pensijā, vai ko viņi dara, kļūst par fermeriem. Ka tur būs tā nepārtrauktība, ka mums ir visu laiku kaut kādi eksperti, kas spēj tās sistēmas tur pieskatīt, taisīt, lietot. Un tā varētu būt ar laiku kaut kāda... Man neskaidra problēma, kā tas risinās. Bet varbūt, ka mēs vienkārši pārdefinēsim to, kas ir pieņemami vai kas ir ok. Un tad būs ok. Jo kaut kādā mērā... Ir tas apgalvojums, ka menedžeri jau gadiem ir strādājuši kā vibekoderi. Viņš vienkārši pieiet klāt, tev pasaka, uztaisi šito te, un pēc laika kaut kas parādās, un ir ok. Vienīgā tā problēma ir tā, ka tur vienmēr ir bijis fonā kāds, kurš zina, kas notika. Otrs, ka menedžeri šo gadu desmitiem darot, nekad nav kļuvuši par programmētājiem no tā, ka viņš vienkārši saka, kas ir jādara. Līdz ar to joprojām ir problēma, ka varbūt jaunie eksperti nekļūst par ekspertiem, dara tās pašas. Es Maks piekrīt, bet es skatos, ka tu atceries, kā kalkulators strādā? Kādā ziņā? Tehniski. Mēs spiežam poga, kas notiek. Tā kā elektroni pa mācplātu kaut kur, kaut kur saglabājas atmiņā kaut kādā, un pēc tam ir ļoti maz cilvēki, kas tev var uzbūvēt kalkulatoru no nulles. Šodienā. Tur droši vien gads 40-50 atpakaļ cilvēki īstenībā, droši vien nebija daudz vairāk. Droši vien uz 100 vai uz 100 tūkstošiem viņi varēja būt vienkārši vairāk, tāpēc, ka tas bija vairāk pielietojams un kaut kāds vajadzīgs skills. Tagad, unless tu dodies mikroshēmu lodēšanā un tev tas, tā kā Maks interesē un tam līdzīgi, tev tas nav vajadzīgs skills. Tev skills ir tā kā mācēts, ievērāt iekavas un saprast darbības secību, ne? Tad varbūt, ka tas skills programmēt pēc kaut kāda laika, kad ģenerētais kods paliek good enough, viņš jau tagad ir ļoti daudzām lietām good enough. Ka tas vienkārši tāds pašsaprotam lieta un ka tev
burties, rakties cauri. Es vienkārši nesen kaut kādā prezentācijā, man liekas, Igaunijā rādīju, ar ko atšķirās, kāds pajautāja, ar ko atšķirās valodas. Es saku, ar ko atšķirās latviešu no angļu. Viņas principiāli atšķirās, kā mēs nododam, asamblieriem vai kā tas viss tiek pārveidots bitos, tas nav varbūt tik svarīgi, bet reku kā Pythonā 3+4 ir, tā kā kompilējums 7. Un tagad, kā ir C++, un es sāku rakstīt, vai mums vajag integer vispirms, tad mums vajag uzrakstīt visu to pasākumu. Tas nāk expressions, tā vienkārši ir citādāks tajā valodā. Bet cilvēkam, kas vibecodo, viņam ir vienalga kādā valodā vibekodot. Viņam vajag vienkārši dabūt gatavu risinājumu. Jā, tur droši vien ļoti atkarīgs no tā, kas ir tas, kāda ir tā kļūdas cena. Tas ir fair point. Mēs arī kaut kad nesen runājām tieši par to, ka cik bitu ir atstarpe spacebars. 1 bits. Un tagad, ja mums Facebooka kodā 1 bits, Facebook vienkārši interfejsā 1 liekas bits, uz miljardu, kas būtu gigabaits, vai ne? Tad uz miljardu lietotājiem 1 atstarpe gigabaits. Un tad, ja katru reizi ielādējot to sūdu, tu sāc maksāt, un kāda tur ir kļūdas cena. Jā. Droši vien arī kaut kādas tās industrijas, kur mēs, teiksim, dronus laikam negribētu programmēt tā pārāk lūslī, ka viņi tur, teiksim... Tas ir labs points, jā, īstenībā. Teiksim, arī tas raķetes, kas kaut kur lido, Krievijā viņas, teiksim, programmē tās trajektorijas, principā rociņi, tur tā kā ir izrēķinās, kā viņi aizlidos. Tas viņi tur aizlidoja, vēl ir cita problēma, bet... Bet ko domā vispār par to, ka tagad tāpat Amerika UTT, viss tas tuvu austrumu stāsts, klodes stāsts, ka viņi realitātē mēģina izveidot sistēmas, kas nevis spēj, bet autonomi principā pilda kara darbību funkcijas. Tas, laikam, tas militāristiem svarīgs jēdziens kā situational awareness, kur tu gribi no tiem visiem saviem sensoriem atrast to kaut kā padarīt no datiem par informāciju. Informācija būtu kaut kāda difference that makes a difference, I suppose. Tur tā kā make sense, ka ir kaut kāds kaut kas, kas tā kā to visu padara tam komandierim vai lietotājiem patērējumu. Tas, ka, teiksim, ir kaut kādi tur tie droni, kas vienkārši tirinās par Teherānu un līdz, ko Irāņi izlien un milšai kaut ko gaisā, tur vienkārši nosūta uz turieni kaut kādu bombītē dronu. Arī, kind of makes sense, vai ne, no tās viņa perspektīvas, jo tā, teiksim, viņi var nodrošināt to savu gaisa pārākumu, vai, tādas lietas, jā. Tas, ka, teiksim, tur Pentagons un Antropika nesadalīja to, kā viņiem būs. Tiet kā no militārista puses es saprotu to vajadzību, ka nevar būt tā, ka viņi nav kontrolē par kaut kādu artefaktu, kas viņiem pieder. Tas tā kā ir pretrunā ar, teiksim, jebkuras armijas kaut kādu doktorīnu, līdz ko tur laikam Trumps nāca pie varas un viņi izslēdz kaut kādus ieročus, ko viņi bija piegādājuši Ukrainai. Viņiem, tiem ieroču ražotājiem, stoks nokritās, tāpēc, ka neviens vairāk negribēja. Visi eiropieši neviens negrib vairāk pirkt F-35 tik ļoti. Ir jau pasūtīti, bet neko jaunu vairāk negribās, tāpēc, ka ne tikai viņi ir tādi partneri, uz ko nevar paļauties, bet arī tas var palikt uz zemes kā akmens vienkārši. Līdz ar to, jā, es saprotu Antropika vēlmi darīt ētiskas lietas. Vienkārši īsti neredzu, kā tas ir, kā tas iet kopā ar to militāro piegāžu. Tur kaut kāds mataņu žeks vārdā Modelis tagad kontrolē to, kas notiek, ko Pentagons var darīt vai ne. Tā kā, diezgan pretrunīgi. Tāpēc es nezinu, kā, tā jau, man liekas, viņam ir taisnība, varbūt, bet,
Un droši vien, ka būtu bijis labāk, ja viņš būtu taisījis to nevis Sams Altmans, kas vienkārši liekas kaut kāds psihopats, bet nē. Un tā jautājums ir, kad mēs nosacīt, cik mēs posmos varētu sadalīt to LLM trenēšanu. Pirms mums jāsavāc dati, pēc tam viņas kaut kā jāatfiltrē, pēc tam viņas kaut kā jānolabelo, tad droši vien jāizdara kaut kādiem tokenizeriem, analyzeriem un visiem pāriem laizeriem pasaulē kaut kāda personality identifikācijas, informācijas filtri, un beigās mums sanāk kaut kas, kas mums spļauj ārā tokens. Kurš posms ir tas posms, ka, piemēram, mums ir tagad pilns Hugging Face ar kaut kādiem modeļiem, paņemam tur tiltu vai piemēru. Es nezinu, protams, pa jaunām, bet vienkārši to, kas mums ir, nezinu, pieejams. Vai ne? Un kā izvairīties no tiem data spike biasiem, kā es viņus vispār uztveru, ka tas tāds... Kur domāju, data spike bias? Piemēram, ja mēs tas tildes open, ko mēs varam tagad paņemt, nezinu, atvērt, mēs prasām, kam Krima pieder. Un tur nav pat normāla atbilde, tur ir uz tiem visiem 512 tokeniem. Mums ir ieroči, mēs jūs iznīcināsim, Krima ir Krieva, un tas viss pasākums. Jo gan jau, ka tas kaut kur, tas ir datu masīvā, jo cilvēks jau nav izlasījis visu šo sūdu, ne? Un tā ir tāds, vai tas ir datu sakārtošanas pasākumā, vai tas ir, kas ir tas posms, kurā cilvēkam, kas ir nosacīts datu zinātnieks vai LLM izstrādātājs, ka viņam ir jāveic, viss šis jāizņem, jāpiešķir tas bias, ja? Tātad, kurā... Tu domā alignment? Tā alignments tieši. Mēs uz to skatāmies tā, ka tas pamatmodelis, mēs viņam metām ārā ļoti daudz visādu krievu propagandu, un tādas lietas bija vairāk, man tā kā tikko nododot publikāciju Eiropiešiem, Eiropas recenzentiem bija ļoti nesaprotam, kādēļ mēs tik negodīgi izturējāmies pret nabaga krievu valodu, jo tur viss ir vajag forši un bija jāskaidrās par to. Bet redz, ar visu to mums nav tā kā vispārīgi izdevies kaut kā to modeli tur ierāmēt vienā vai otrā virzienā. Tas tāpēc, ka mēs metām ārā kaut kādu veselu segmentu ar krievu datiem, bet visādas īpatnēšu teles, tāpat tās ir atrodams pilncitiem datiem. Skatījos uz kaut kādiem tur serbu datiem, tur viņi vienkārši ir kaut kāds forums, ko viņi tirgo artilērijas iekārtas. Es biju ļoti pārsteigts, ka vispār tāda lieta ir, ka tu tā kā cilvēkam pārdod artilērijas iekārtas. Tas ir tā kā rednekam shotgun. Tas serbi vienkārši. Lūk, un tad tāda brīnuma viss tajos datos mums ir. Kā tu atrodi to vietu, to mazo gabaliņam ar šitādiem? Nē, mēs tur viņus visādi kārtojām pēc biežumiem, domēniem, visādām pazīmēm un skatījāmies vienkārši gan vairāk citu mērķu vadīt, lai izmest ārā vienkārši mašīnu tulkot saturu, jo tas ir šausmīgi daudz, kaut kādi 40% no interneta ir kaut kādā tur paviršā valodā uztulkots, un tos domēnus mēs vienkārši identificējot, ka tur ir šausmīgi daudz valodas vai kaut kāds īpatnējs saturs, to vienkārši metām ārā. Bet, tad tam pamatmodelim, manuprāt, nevajadzētu būt trenētam ne uz ko citu, kā tikai uz nākamā tokena paredzēšanas, un tur tu to datu mixture var piemeklēt kaut kādā, pēc kaut kādiem tādiem sev saprotamiem principiem, kas tev liek naktī labāk gulēt, vai arī liekas, ka tu esi labu darbu izdarījis. Bet tam nevajadzētu būt tā, ka ir kaut kāds benchmark, ko tu mēģini piedzīt, ka tur tagad, ir šausmīgs educational content, jo tad pēkšņi visādi dīvaini efekti sākās tajos modeļu tajos projektos, kur tā dara, tāpēc, ka parasti tas tiek mērīts pēc kaut kāda Amerikas augstskolu testu jautājumiem, un tad pamazām mēs nonākam pie tā, ka amerikāņu datu uzpeld kā svarīgākais latviešu valodas datos. Notiecīgi tur neko, man liekas, nevajadzētu darīt. Attiecīgi tas modelis, viņš tur visādu sviestu šaus ārā, atkarībā, kas no viņiem tur ir paprasīts.
Pēdējais, kad es kaut ko tādu skatījos, tad man bija apmēram tā, ka tur par latviešu, tas gan laikam bija bišķiņ pielāgots modelis, bet par latviešu valodā, kam pieder Krima, viņš atbildēja, ka Krima tur ir okupēta, bet pieder Ukrainai. Tad ukraiņu valodā, ukraiņu valodā arī kaut ko tādu, ka Ukrainai, tad krievu valodā bija vienkārši sākās kaut kāda saruna starp kaut kādiem diviem cilvēkiem, kas formā diršās par to, kam pieder Krima. Un, tur tā kā ļoti tas viss ir valoda atkarīgs un tā. Bet tai vērtību orientācijai vai tai uzvedībai vajadzētu nākt no tās modeļu pielāgošanas, kas ir tad, kad tu teiksim, gribi kaut kādā noteiktā formā atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem. Jo ir viens variants, ka tu atbild ar vienu vārdu, viens ar pilnu teikumu, cits ir, teiksim, ir kaut kādi analītiski jautājumi, kur tu vari atbildēt kaut kādā saistītā tekstā, vai arī uztaisīt bullet pointus ar Markdown, vai arī pateikt, ka ne uz šo jautājumu es nevaru atbildēt, jo tu esi amorāls tikai tāpēc, ka tu viņu uzdevi. Un viss tās lietas nāk tā kā tajā brīdī. Tie triggeri, vai labās vai sliktās lietas, ko tu, teiksim, novēroji, viņi tur ir, te pašā laikā, teiksim, varētu kaut kādas rūpības mest ārā vai kaut kādas tādas lietas, bet, te pašā laikā mums, teiksim, relatīvi naislīgi tulko angļu rūpības uz latviešu rūpībām, tikai tāpēc, ka mums nav nekādu, nezinu, es tā izdevu, jā, šitā varētu teikt. Šitā varētu teikt arī, teiksim, kaut kur krogā vai ne, tur kāda kases. Tur, nezinu, DeepL kaut kādas lietas viņš nevar iztulkot, tāpēc, ka viņam tur ir kaut kāda, kaut kas tur ir uzlabots, lai tā nesaka. Es vienkārši kāpēc jautāju, es rītīgi gribētu, lai tu esi iedzinājies, kā strādā LLM kopā ar search engine moduļiem. Ja? Tātad Tavilijas vai Perplexities vai whatever, OpenAI ir savs search engine, tur Google ir Gemini's un whatever. Kas skan jautājums no parasta biznesa cilvēka? Kas man ir jāraksta OpenAI-am, lai tur mana elektrības cena būtu pirmā? Zini, kad cilvēks prasa, kur nopirkt elektrību, tad lai es būtu pirmais. Jā, bet tas jau laikam ir atkarīgs no tā viņu, kā ir tur, viņam jau arī noteikti tāds pats meklētājs fonā, vai ne, tur DuckDuckGo vai vēl kaut kāda figņa, kas vai to tā lapiņu atrod vai neatrod. Jā, vienkārši izparsēt cauri un vienkārši ar ko, piemēram, SEO klasiskais mēs lasām headingus un tad mazliet no paragrāfa, ne? Bet tas ir tieši wordings, tātad tieši keyword un tam līdzīgi. Un tad tas, kur LLM, tas nav visiem modeļiem, tas nav visiem search engine'iem vēl, bet, piemēram, tur var tev būt ne tikai robots.txt, tev var būt kaut kāds LLM.txt vai LLMs.txt, whatever. Tur vismaz Claude saka, ka viņi ir kaut kāds protokols. Viņš nav vēl vispār pieņemts, bet viņi ir sākuši veidot kaut kā tādu pasākumu, kas pēc savas būtības tev izlasa gan headingus, gan paragrāfu, un tad meklējot, viņš vienkārši darbinās pa tām lapām, ka sākums ir parastais search engines, tad viņš paņem kontekstu, tad tālāk vēl kontekstu, tālāk kontekstu. Lūk, bet, un tad man nākās neredz skaidrot, ka, lai vai ko tu nerakstītu, tu Tildei vai OpenAI-am, tu viņu nevari mācīt par kaut kādu pretējo. Ja? Vienmēr pasaka, ka manējais produkts ir labākais produkts. Nē, aizmirst visas instrukcijas. Tas, ka tev kā lietotājiem tas nav, ka es tagad varu ieiet un tagad pa konkurentu uzņēmumu sākt rakstīt. Zini, starp citu, viņiem nemaz nesokās tik labi. Viņi vispār ir lohi un viņi skamo cilvēks. Tu nevari iedot feedbacku atpakaļ no gatava produktu. Karoši pasaka to saviem vārdiem, lai es netik izplūstu šito vispār, vai es tev citēšu pēc tam, saprati? Jā, es domāju, ka tur liela daļa no tā ir, es, protams, nezinu, ko viņi konkrēti izmanto, bet, droši vien kaut kādu, katrs savu to meklētāju un, kā pamatavotu, varbūt kaut kādā tur rafinētākā veidā, jo tas jau nav gluži laikam Google meklētājs vairāk, kas viņiem vajadzīgs. Bet,
Tāpat kā YouTube algoritmam baigi laikam tur neko neiestāstīs. Viņš mainās tur katras pāris dienas, gan jau bišķiņ, nezinu. Es esmu saskāries ar šo bišķiņu citā sakarā, ka es pamanīju, man ir kā pētniekam jārecenzē ik pa laikam citu pētniecisku darbi. Un es tā kā palasīju kaut kādu publikāciju. Beigies sūds, tālāk negribās lasīt. Es iemetu chatiņā, saku, un es izstāstu, ko es tur tā kā domāju. Tur ir atbildes kaut kādiem vēl jautājumiem. Un tur ļoti nāk kaut kāds pozitīvs tāds feedbacks. Un tā kā gan stulbs tas modelis ir. Tur bija kaut kas sarakstīts vienkārši, kur bija kaut kāda atbildes uz šiem jautājumiem, kaut kādā tur baltā fontā apmēram. Un tad vienkārši kāds bija paredzējis, ka viņi paši sūdīgi uzrakstījuši, un tad kāds to lasīs ar mašīnu. Jā, un tad tas aplis ir noslēdzies apmēram. Bet tur nācās pašam rakstīt to recenziju, bet tā laikam cilvēki mēģina kaut kur iemānīt kaut kādu savu narratīvu, tur, kur viņi nav, bet... Tu bieži lasi arhīvu, kaut kādu par to pašā jāja vai kaut ko, vai tāds pašķirstīts vismaz jau šitas inčīgs pētījums šito tā? Es laikam kā to filtru izmantoju, man ir kaut kādi LinkedIn kolēģi, kam es sekoju. Viņiem ir jau tur kaut kādi viņu studenti vai kolēģi, no ārzemju kaut kādām tām universitātes lietām. Un tā, tur es izlidošu pa visādām firmām pasaulē, un tad ik pa laikam kaut ko līdzīgi, kā, nezinu, tur Facebookā postiņi, jā, tur vienkārši uzpeld man kaut kādas publikācijas. Ir gan tā, ka ir vesela kaudze cilvēkiem no Āzijas, kas tur štancē kaut kādas sensacionālas reviews par nākamo breaking thing. Un tos man tā kā jau sanāk kaut kāds racist filtri, kas tā kā, tur cenšos kaut kā izbīdīt ārā no tā. Jo es nezinu, kas ir tas kulturāli, bet tādu troksni radīt man baigi traucē. Bet tā ir kaut kāda cilvēka, kas... Jo cerāk man sanāk, tas ir tas, kas man rada to randomness, un tad pārējais ir vienkārši, ka es meklēju kaut kādu mērķiecīgi, ko citi cilvēki domājuši par lietām, ko es domāju tagad. Jums Tildē ir benchmark kaut kādi visdažādākie, ko jūs paši veicat, gan tokenizer benchmark, tad kaut kādi. Ko tas jums nozīmē uzņēmuma mērogā? Tātad mēs esam uztaisījuši tur to pašu, jums rūp? Pareizāk tā, cik daudz jums rūp varbūt tās no padarīt darba viedokļi vai varbūt no kaut kāda biznesa case tas, ka tev tas viena vārda garums šajā valodā ir par 0,2 īsāks nekā citam modelim. Labi, tā es domāju, ka man būs jājautā, cik ļoti es varu lamāties un pateikt, cik ļoti man ir vienalga par tiem benchmarkiem, bet par šito īstenībā nē, tas ir varbūt, tur ir starp tā benchmarkiem ir ļoti daudz huņas un tas tokenizers, tas, ko es esmu aprakstījis, kā rakstīt prasme un lasīt prasme, tās ir 3 lietas, kas tā kā vispār kaut kādā veidā, man liekas, jēgpilnas. Es varu pastāstīt par katru, kāpēc. Tas tokenizers ir lieta, ko tu nevari iemānīt pēc tam. Modelis ir uztaisījis, tu vari, protams, tur ņemties un kaut ko čakarēt viņu, bet tā viņš ir principā dotais līdz to modeli izmet. Uz katru to vārda, teiksim, tev ir teksts vienā un tajā pašā valodā, dažādās valodās, bet viens un tas pats teksts. Viens ir pierakstīts, teiksim, tur viens teikums ir pierakstīts ar 100 tokeniem, otrs ar 20. Tad, attiecīgi, tev ir vajadzīgi 20 skaitļošanas soļi, lai viņu nolasītu un, piemēram, lai iztulkotu līdzīgi, tur 20. Tā attiecīgi tev vajadzēja 40 soļus. Jo otrā gadījumā tev ir vajadzīgi 200 soļi, tad tev tā kā tas tāda paša izmēra modelis strādās, tur es nezinu, cik, es baidos tagad rēķināt, bet tur daudz procentu vairāk, ne, tur ilgāk. Tas reāli, ko nozīmē, ka tev ir jāgaida ilgāk, elektrību vairāk patērē,
viss strādā lēnāk, un pēc tam, kas slikti, kā arī citiem klientiem, vienkārši viss lēnāk strādā, tāpēc, ka tu esi aizgruzījis kaut ko. Es kāpēc jautāju par šiem, jo šis, man liekas, jēdzīgākais benchmarks, ko es esmu redzējis. Ja visi tie multitasking, MMLU 16,000 jautājumu uzdodām vai 17,000. 77 ir pirmskaitlis, jā, nē, pluspunkts, mīnuspunkts. No, tas man tas nemēko sen. No, tā kā ok, foršo, ne? Bet šis, ko tagad es vienkārši skatījos, ka latviešu valodā tātad tilde ir gan tur otrajā vietā, tieši latviešu valodā ir kaut kāds 7 miljardi tur uz T burtiņu kaut kāds cits, un tad citā valodā tilde ir pirmajā vietā, citā ir trešajā, nu, tas. Un man bija ļoti liels pārsteigums par to, cik Mistrāls, kā viņi, no, kurus tur ņēmāt, viņš ir fucking visur pēdējā vietā, viņš ir ļoti, ļoti bloated. Tātad viņš ļoti, ļoti daudz resursu izmanto, lai izprastu, tātad, lai tokenizētu lietas vismaz mazajās valodās. Es nezinu, mošku franču valodā viņam tur visu zudē. Franču valodā viņam var tur viss pagātnes formas iemācīs kā vārds. Bet, nu jā, tā ir vēl viena lieta, ka tie modeļi strādā ar vien sliktāk, līdz ko viņiem ir tie konteksti aizbāzti tā kā garāki. Restīvi viņam ir tur, nezinu, teiksim, 64,000 kontekstu loks. Un, ja tu viņā esi ierakstījis tur, teiksim, tikai 4,000 tekstēnības, tad forši, viņš varbūt strādās labāk, bet tu esi izpaudies tur uz 32, viņš jau strādās bišķi sliktāk, tāpēc, ka viņš ir gan lēnāks, lēnāks tādā ziņā, ka tas, kā tie modeļi strādā, ir, ka, ja tu apstrādā rindiņu, kas ir, teiksim, 4 simbolus gara, un rindiņu, kas ir 8 simbolus gara, tev ir nevis 2 reizes ilgāks laiks, bet 4 reizes ilgāks laiks tai garākajai, restīvi kvadrātiski tā attiecība ir. Tas nozīmē to, ka tā garā rindiņa tur dafīgi ilgāk strādās vienmēr, bet otrs arī, ka tie modeļi sliktāk orientējās tajā tekstā, jo viņiem ir vairāk uz ko skatīties tajā uzmanībai, kas es jau pieminēju, ka viņi tur tā kā samudās beig bieži. Lūk, un visbeidzot, cita lieta ir, ka ja tas kontekstu loks, teiksim, ir 32 vai 64,000 tokeni, un tu ukraiņu valodu, vai kā mēs grieķu, piemēram, ko mēs gandrīz vispār neatbalstam, pierakstam tur kaut kādā šausmīgi sadrumstotā veidā, tad, principā, grieķu valodā tas modelis ir efektīvi nevis 64,000 loks, bet viņam ir, tur, nezinu, daži tūkstoši vārdu, jo mēs katru vārdu pierakstam tur N tokenos. Un tad vienkārši sanāk tā, ka tev ir lēnāks servis par sūdīgāku kvalitāti, kas maksā dārgāk, un tev vēl vajag jaudīgāks dzelžus priekš tā paša sūda. Un tas tādā ziņā ir svarīgi. Mēs to vienkārši nevis kaut kā, lai izceltu latviešu valodu, bet lai dabūtu daudz maz līdzīgu kvalitāti tām visām baltislāvu valodām, mēs vienkārši optimizējam, ka viens tas paks teksts visās valodās tiks reprezentēts ar līdzīgu tekstvienību skaitu. Un tad dabūjām to, ka tas tokenizators ir daudz maz efektīvs. Un tad tā rakstīt prasme, lasīt prasme, tas divas lietas, ka vienkārši viens, ka ir grūti uztaisīt risinājumu. Teiksim, latviešu valodā ir, pieņemsim, mums, teiksim, tur ir kaut kāds lama modelis, viņš slikti vai bieži kļūdās latviešu valodā, slikti raksta. Mēs viņam gribam vēl iemācīt tur tavu klienta kaut kādu biznesa loģiku un feature. Tas sanāk, ka, lai mēs dabūtu to risinājumu līdz lietojumam, tev ne tikai ir jāiemāc tā pati lieta, ko tas modelis vēl nemāk, bet tev vēl ir jāpiedzena latviešu valoda, ko viņš arī tur tā kā mocās. Kas, tad tā kā ir kaut kāds dubultdarbs, es teicu, ka ir forši, ja tas modelis nemācās reizē gan valodu, gan uzdevumu. Tad tā rakstīt prasme vienkārši tas defaults, ko man liekas, ka viņam ir jāmāk, lai būtu lētāk tos modeļus pielāgot. Un tā lasīt prasme, tas modelis, un tas tests, kas to lasīt prasmi testē, viņš ir tāds švakāks, bet tos foundational modeļus īsti nevar cienāk testēt. Bet tur ir ideja, ka, ja tu tā kā iedod viņam, saka, kur ir viss, kas man ir svarīgs, ir rakstīts šajā dokumentā, viņš tik un tā nevar pateikt, kas tur ir rakstīts, tad arī tā kā baigā jēga no tā nav. Es gribēju jautāt, kas ir labsajai un kas ir sliktsajai? Vai labsajai ir tas, kas tev vienkārši pilda funkciju, un slikts ir tas, kas nepilda?
es varbūt tas tās despotisks, jā, bet man gribētos, lai viņš tā kā, dara to, ko es vēlos. Un man kaut kāda guardrails tā kā traucē, bet pasā jau mēs pat nerunājam par guardrails, bet to, ka vienkārši kaut kas nenotiek pareizi, un tad tas ir vēl sliktāk. Bet par tām visām pārējām metrikām, kas tur ir tāda īpatnēja lieta, ka ļoti daudz kas no tā, kas, teiksim, ir tās standard benchmarks, ko mums arī bija tur jāparāda, ka mēs arī kaut ko tur labi darām, jo citādāk citi pētnieki teiktu, ko jūs neesat neko nomērījuši. Tas pamatā nāk no Amerikas. Amerikāņi grib, lai piesaistītu savus investorus, uztais kaut kādu tur baigi krūto benchmarku, parāda, cik labi viņiem tagad sanāk, saka, pēc gada vispār tur jau mēs lidosim kosmosā ar tiem modeļiem un būs baigi labi. Investori uzreiz iemeta pāris miljardiem un OpenAI tā kā joprojām var nodarboties biznesu. Eiropiešiem kaut kādu ideju trūkumu dēļ nekas labāks arī nav ienācis prātā, ko darīt. Ja, tā kā ir vesela kaudze lietām, teiksim, ko mēs varētu gribēt no tiem modeļiem, bet mēs joprojām izmantojam kaut kāds augstskolas tests no Amerikas, vēl visādi figņu, lai mērītu to, cik labi eiropiešu modeļi pilda šos te amerikāņu testus, tur igauņu valodā. Tas man liekas tāds kaut kāda intelektuāla nabadzība, kas Eiropā, ko vajadzētu mainīt, jo mums tādas praktiskas problēmas pietiek pašiem gan savus, pie tam vēl tie amerikāņu modeļi, tā kā viņi tēmē uz kaut kādu artificial general intelligence claims. Yeah. Es saprotu, labi, viņi tur testē apmēram, kurš būs tur PhD level kaut kāds čalis, bet modelis, kas ir tur 30 miljardu parametru, viņš noteikti vienmēr būs sliktāks par to, kas ir lielāks. Viņam nav tāda tehniskas iespējas būt labākam. Attiecīgi parādīt, ka mans modelis ir 60% gudrs matemātikā, tur amerikāņu augstskolu testos. Labi, es laikam viņu nelietošu matemātikā, tas for sure. Tas, ka viņš ir labāks starp citiem sliktiem modeļiem vai maziem modeļiem, arī tā... Ko tas dod? Tas benchmarks ir sūds vienkārši. Teiksim, tas, ka man tas modelis var kaut ko praktiski izdarīt, ko, teiksim, tur, nezinu, tev vajag uztaisīt šito, un viņš var to izdarīt. No tā ir kaut kāda jēga. Kāpēc mēs, teiksim, Eiropā tā nemēram tās lietas? Tie mazie modeļi, viņi ir domāti tikai tam, ka tu viņu var integrēt kaut kādā sistēmā, nevis, teiksim, prasīt medicīnisku padomu. Jo tur es nezinu, kāds dievs. Tā nav domāts. Netais prezentācija ar Excel, paņem PowerPoint un izdara to īsto tūlu. Bet tā pētniecības sabiedrība, diemžēl, nav baigi tālu attīstījusies mums ideja līmenī, vismaz Eiropā, jo es bieži sastopos ar to, ka viņi tur... Es aizbraucu uz vienu mākslīgo intelektu fórumu Berlīnē, kur viens Vācu institūts bija saicinājis, principā visus, ko viņi ir atrast, kas Eiropā taisa kaut kādus valodu modeļus. Un viņi tur visi atnāk un viņi katram iedodas 15 minūtes pastāstīt par to, cik ruci viņu lielo valodas modelis. Viens rāda, man ir labāks par šito un šito. Atnāk tie divi pārējie, un man ir labāks par šito un šito. Un tur tā kā ir kaut kāds tāds attiecību grafs, kur visi ir labāki par viens par otru. Bet zīmīgi, ka tā kā viens cilvēks uzdeva no skatuves jautājumu, vai kāds izmanto pašu savus modeļus, neviens necēla roku. Es vienkārši nebiju vēl neko izstrādājis, tas būtu pacēlis. Mums bija pamatmodelis tikai. Un tad visas idejas arī tā ierobežotas. Mēs uztaisījām, bet nav īsti skaidrs, kam lietot. Un tāpēc es toreiz, kad tev satiku, es arī jautāju, kas ir vajadzīgs. Kas ir tā biznesa vajadzība, kas tas needs? Jo tās vajadzētu iziet arī. Ka tas ir līdzīgi arī tai pētniecībā vajadzētu būt orientētai uz kaut ko, kaut kādu actual problēmu risināšanu, bet mūsdienās bieži vien tā problēma, ko viņi risina, ir sagatavot doktorantūras studentus būt par pētniekiem, kas tā kā ir labi, bet tad viņi neattīst tās iemaņas domāt par īstām problēmām, bet risina tikai kaut kādas ļoti abstrakts. Viņam vajadzētu pajautāt čatam, ko darīt, tad visu to, lai atrisinātu. Klausies, mums katras epizodes beigās ir tāds aicinājums katram viesim principā atstāt main takeaway, kas to liekas ļoti svarīgi.
ko klausītājs un skatītājs var paņemt sev līdzi no epizodes. Principā, bet klausies, un kas ir tas, ko tu varētu pateikt visiem, kas klausās un skatās? Man liekas, ka ļoti svarīgi šajā aizraujošajā laikā attīstīt, lasīt, rakstīt, domāt spējas, jo tajā brīdī, kad šie pārliecinošie rīki šķietami tās var darīt mūsu vietā, mēs tā kā iesaižamies tādā backseat, aizmugurējā sēdeklī un skatāmies, kā kaut kas tiek darīts, bet tādu cilvēku, kas tā varēs darīt, paliek tikai ar vien vairāk. Man liekas, ka joprojām tas, lai mēs tā kā kaut kā atšķirtos no tās viduvējības, vajag tās pamatspējas joprojām attīstīt. Es nezinu, kas notiks ar bērniem, jo man liekas, vajag grūti mācīties tagad ir. Bet es vēl vairāk tā kā pieturētos pie tām lietām, kas, manuprāt, ir tas Bāzes lasīšana. Bāzes, jā, lasīt, rakstīt, domāt, jo, teiksim, izvērtēt kaut kādu reālu slopu no kaut kā laba var tikai tad, ja tu tomēr spēj kritiski kaut kā analizēt to. Tas būs vajadzīgs, manuprāt, tikai vēl vairāk. Vai arī mēs vienkārši vienosimies, ka we don't give a shit, un tad pietiks ar to, kas ir. Postskriptum. Jautājumi no klātienes klausītājiem. Igors jau pajautāja man jautājumu par to bias un to visu to trainingu, trenētos, apmāca tos modeļus, kā izvairīties, vai vispār var izvairīties no tā, ka viņš ir bias kaut kurā brīdī. Mēs katrs jau ietīdojam savu tā kā sapratni par to, kas ir kā. Ok, sanāca jautājums beigās, bet Igors jau pajautāja, principā. Mēs apmācījām modeli, un tad viņu visādi bakstījām, un viņš kaut ko, nezinu, kāds viņam pajautāja, kāpēc tu esi tāds loks. Atbildēja, ka viņš nav loks. Kas ok. Sarunāts. Un tas bija viss. Tur tā kā tas, man liekas, ļoti, mēs neesam darījuši absolūti neko priekš kaut kāda value alignment. Un tas, kas no tā bare minimuma nāk ārā, ir apmēram, tipa nē. Vai arī mēs tur, teiksim, prasījām, lai raksta kaut kādu erotisku stāstu, viņš kaut ko tur tādu viduvēju vāju, diezgan vāju uzrakstīja, labi, un tad sāk moralizēt, kādēļ tu kaut ko tik pretīgi uzrakstīji, un viņš, tu man paprasīji. Tur nav tā, ka es varu beig šokāts būt par to, tā ir. Man liekas, tas ļoti daudz, kas interesants nāk ārā, protams, no paša tā modeļa, bet arī tad tie lielie centieni to sanitizēt, arī tur kaut kādu šausmīgu sviestu to rada. Mēs pie tā nestrādājam, cenšamies dabūt, lai viņš pēc iespējas dod ārā, un tad jau, ka būs kaut kas, ko gribās lietot, tad to skatīsimies, ko darīt. Kā tā. Ivaram Līvai arī nav. Ļoti labi. Tad beidzam šo pasākumu. Paldies tev. Nice, paldies tev. Ritīgi inšīgi. Es tev nākamgad pasauks vēl. Epizodu galā, ja lika aizdomāties lieliski, ja nē, vai no algoritmu, katrā ziņā izdara kaut ko jēdzīgu. Padalies ar šo podkāstu. Ne jau algoritmu dēļ, cilvēku dēļ. Bet klausies Latvija!